Čau, paldies. Paldies, Valdi. Prieks jūs redzēt, dārgie klienti, un mans uzdevums šodien būs pastāstīt, kā SEB banka plašāk redz inovācijas kā tādas, gan jūsos, gan pasaulē, gan arī, protams, padalīties ar dažiem piemēriem no mūsu pašu pieredzes, un es ļoti ceru kaut kur iedvesmot jūs, parādot tos veidus, to pieeju vai to filozofiju, kas ir nepieciešama katrā uzņēmumā, lai būtu izdevušās inovācijas. Un vispirms, ja mēs skatāmies uz to, kas notiek pasaulē, tad patiesībā sakot, es domāju, šos brandus jūs atpazīsiet, daudzas nozares beidzot ir fundamentāli izmaiņu priekšā. Mēs runājam par Uber, jeb ir arī igauņu platforma Taxify, kas izmaina taksometru biznesu šobrīd pasaulē. Piemēram, Igaunijā pagājušajā nedēļā bija ziņas, kad viņi runā par likumdošanas izmaiņām, lai šādām kompānijām ļautu strādāt. Berlīnē pavisam nesen bija taksometru vadītāju un kompāniju protesti, kas teica, tad mūsu biznesa patiesību sakot ir vispār beidzies, jo šitāda tā kā digitālāki risinājumi un modeļi parādās klajā. Tā kā tās nozares viena pa vienai tiek izmainīts. Nemaz nerunājot par mūzikas nozaru un filmu nozaru, ko es domāju, mēs visi esam pamanījuši, ka tā ir fundamentāli izmainījusies. Ļoti interesants piemērs ir arī Airbnb, kas ir viesnīcu konkurence. Un es mēģināju parēķināt, kas notiktu Rīgā, ja Airbnb būtu tikpat populārs, kā viņš ir, piemēram, Parīzē. Parīzē 2,4% no iedzīvotājiem izmanto Airbnb, lai savus dzīvokļus īstermiņa nomā nodotu tiem, kas ir turisti. Pie kam Parīze nav lielākā pilsēta pasaulē, šajā aspektā Amerikas pilsētās ir pat 10%. Tā kā, ja tie 2,4% vienu dienu pienāktu Rīgā, tad Rīgā, skatoties, ka šobrīd ir 6400 viesnīcas numuriņi, tas nozīmētu, ka būtu papildus vēl 8000 viesnīcas numuriņi. Līdz ar to jautājums viesnīcniekiem, vai viņi ir gatavi konkurencē, kas faktiski dubultos piedāvājumu, un tā viņa nozara izskatīsies pavisam citādāk. Un, tās ir tās izmaiņas, ko nevar palaist garām, kas radikāli izmaina atsevišķas nozares. Un, slavens ir arī Kodak piemērs, ka patiesību sakot, es domāju, vairums atcerās Kodak kā jauku un lielu amerikāņu kompāniju. Kodak bija tā kompānija, kas izgudroja digitālo fotogrāfiju, bet to ieviešanu dzīvē viņi visu laiku atlika, jo viņi domāja, kā tad tā mēs ieviesīsim digitālo fotoaparātu, digitālo fotogrāfiju, neviens nepirks tās mūsu filmiņas, mums cietīs ik ceturkšņi ienākumi, tas trends nebūs pārāk pozitīvs. Un, beigās tā likteņa ironija ir tāda, kad Kodak pats arī mira no digitālās fotogrāfijas, un tāda kompānija vairāk nepastāv. Tā kā, tas ir tas galvenais globālais trends, kad ir nozares, kuras tiek fundamentāli izmainītas ar inovatīvām jaunām kompānijām, un ir svarīgi to apzināties, un ir svarīgi to momentu nepalaist garām. Nākamais loģiskais jautājums, kā tad ir ar bankām? Vai bankas redz priekš sevis kaut kādu līdzīgu draudu un kaut kādu līdzīgu mākoņi ir savilkušies arī priekš mums? Un atbilde ir ļoti vienkārši jā. Protams, arī bankas redz, ka ir līdzīga izmaiņa iespēja, kā minētajās viesnīcas nozarēs, taksometru nozarēs, muzikas nozarē un tā tālāk un tā joprojām. Bills Gates slaveni ir teicis, ka banku darījumi ir nepieciešami un vienmēr būs nepieciešami, bet pašas bankas nav nepieciešamas, jo kāds cits arī to iespējams var tikpat labi nodrošināt. Un, tur tāds labs piemērs pasaulē šobrīd ir saucamā blockchain tehnoloģija, jo vēsturiski banka ir tā kā tas uzticamības moments vai uzticamības uzņēmums, kam, piemēram, jūs uzticaties bankai un jūs uzticaties bankai, un tad, lai notiktu darījums jūsu starpā, pārskaitījums, jums ir nepieciešama banka pa vidu, jo gan jūs uzticaties viņai, gan jūs uzticaties viņai. Šobrīd pasaulē radīt tehnoloģiju tad līdzīgi kā internets, līdzībās runājot, kur tā banka nav nepieciešama, tas starpnieks nav nepieciešams. Ir tāds globāls uzticamības tīkls, un lai jūs pārskaitītu jums tā banka nav nepieciešama. Jūs varat caur to globālo uzticamības tīklu iziet un to naudiņu tā kā viens otram nodot roku rokā, un viņi aiziet uz turieni, un nevajag to vienu centrālo vienību, ko sauc par banku. Un, patiesībā sakot, mēs arī SEB bankā un SEB grupā šo draudu redzam kā ļoti nopietnu lietu, un mēs esam Ziemeļa Eiropā pirmā banka, kas līdzās JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs un daudzām citām lielām bankām esam investējuši šajā tehnoloģijā un skatāmies, kā norēķinu tā sistēma attīstīsies un lai mēs būtu sastāvdaļa arī no tās jaunās pasaules.
Un līdzībās runājot, priekš bankām tas izaicinājums ir saprast, ka vēsturiski mēs kaut kur esam sliedes un kaut kur esam vilciens un arī operējam to vilcienu, kas brauc pa tām sliedēm. Nākotnē izskatās, ka būs situācijas, kur mums paliks tikai sliedes, vilciens būs kāda cita tehnoloģija vai otrādi. Mēs būsim tikai vilciens kaut kādos produktos, sliedes būs tā saucamā blockchain tehnoloģija vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā banku un finanšu nozara arī noteikti ir ļoti lielu izmaiņu priekšā. No mūsu puses, protams, galvenais akcents ir klienti, un mēs ticam, ka cilvēku uzņēmējdarbības gars ir tā galvenā atslēga, lai padarītu šo pasauli labāku. Tā kā tas spēks un tā īstā inovācija ir jūsos, dārgie uzņēmēji, un bankai tā atklāti runājot vienmēr ir jābūt nedaudz garlaicīgai, lai visas tās interesantās lietas notiktu pie uzņēmējiem. Jo droši vien, ka uzņēmēji nevēlās redzēt pārmērīgi agresīvas, pārmērīgi inovatīvas un līdz ar to nedrošas bankas. No bankas tomēr vēsturiski mēs sagaidām uzticamību, paredzamību, kvalitāti un drošību. Tā kā būsim reāli, banka nav tas galvenais izmaiņu veicinātājs, bet banka noteikti ir tas, kas caur jums, dārgie uzņēmēji, progresu sekmē un atbalsta jūsu inovācijas. Un, protams, arī pati kaut kur gan blockchain tehnoloģijās norēķinos, gan citās tehnoloģijās mēģina saglabāt to savu servisu, ko banka piedāvā jums. Tā, tas ir iepriekšējais slaids. Ejot uz priekšu, ja mēs skatāmies klasiski, kā izskatās, teiksim, visa sabiedrība, kā izskatās uzņēmumu un kā arī jūsu katrā uzņēmumā izskatās jūsu darbinieki, tad jāapzinās, ka tie inovatori, viņi vienmēr ir mazākumā. Katrā uzņēmumā tie īstie inovatori, viņi parasti būs tādi dīvaini, kas runā par kaut ko vēl neviens nesaprot un kas kaut kur ir tālā nākotnē. Un tad ir ļoti svarīgi uzņēmumu vadībai radīt tādu kultūru un radīt tādu pieeju, kad mēs pamanām tos inovatorus, mēs pamanām tos, kas redz lietas pāris gadus uz priekšu, un mēs esam gatavi viņus atbalstīt. Jo vēlreiz tā patiesība ir tāda, ka viņi noteikti ir mazākumā un viņiem ir nepieciešams tas vadības atbalsts. Un, bieži ir tā debata, vai uzņēmumā ir jābūt demokrātiskai kultūrai vai jābūt autoritīvai kultūrai, un varbūt Steve Jobs un Apple gadījumā vairāk strādāja sākotnēji tā autoritīvā kultūra, kaut kur atkal mēs redzam, ka inovācijās ir nepieciešama demokrātiska kultūra. Tad patiesībā sakot, uzņēmumu vadībai izvēloties tos inovatorus un izvēloties to kultūru un tos virzienus noteikti ir jābūt salīdzinoši autoritīviem, jo vienkārši tie inovatori būs mazākumā. Atkal tad, kad ir runa par idejām un ideju dabūšanu ārā no pašas kompānijas darbiniekiem, tai kultūrai ir vēlams būt diezgan demokrātiskai, jo nav tā, ka tas cilvēks, kas ir uzņēmumu vadītājs un kas sēž pašā topā, pašā augšienē, ka viņš tā kā visu redz un visu pārzina, gluži otrādi. Ļoti bieži tas spēks un tās zināšanas ir vairāk uzņēmumu darbiniekos. Un tas ir tieši stāsts par inovāciju kultūras veicināšanu, kur faktiski ļoti svarīgi uzņēmumā radīt tādu vidi un tādu pieeju, ka mēs esam gatavi inovēt, mēs nebaidamies izdarīt mazas iteratīvas kļūdas un mēs nebaidamies eksperimentēt. Un, teiksim, banku nozarē tas arī ir liels izaicinājums, jo bankās ļoti bieži kļūdas nav piedodamas un ir grūti tā kā skatīties uz to, ka mēs varētu kaut kā eksperimentēt un paši mēģināt iteratīvi kļūdīties un mēģināt inovēt. Bet es vēlāk nedaudz pastāstīšu par to, ka tomēr tas ir iespējams. Un tur tāds labs piemērs, kādu to vidi mums radīt uzņēmumā, ir Tomas Edisons. Viņam slaveni lūdzu nokomentēt, kā viņam iet ar to viņa slavenāko izgudrojumu, to kvēlspuldzes, ko viņš slaveni beigās izdomāja. Un uz šādu žurnālistu jautājumu Tomas Edisons atbildēja, viņš teica, man iet ļoti labi ar kvēlspuldzes izgudrošanu. Es esmu identificējis jau 10 000 veidus, kā tā spuldzīte nestrādā. Un līdz ar to es esmu 10 000 reizes tuvāk tam, lai atrastu risinājumu. Tā kā, tas ir precīzi tā kultūra un tā pieeja, kas jums uzņēmumā kā vadītājiem ir jāveido, ka cilvēki to redz nevis kā izgāšanos, ka 10 000 reizes kaut kas ir izdarīts un nesanāca, bet gluži kā Tomas Edisons teica, kad viņš ir 10 000 veidos sekmīgi identificējis, kā tas nestrādā, bet kaut kur aiz stūra noteikti būs tas veids, kā tas strādās. Un Tomasam Edisonam tiešām izdevās, un viņš vispār ir rekordists inovāciju ziņā un patentu ziņā. Precīzi prioritāšu noteikšana, tas atkal ir jūsu kā vadītāju uzdevums.
Jo tur tā brutālā patiesība ir tāda, ka, ja jūs sasumējat visas idejas par inovācijām jūsu konkrētajā uzņēmumā, visu ideju kopsumma būs negatīva. Respektīvi, ja jūs visas idejas ieviesīsiet dzīvē, jūs nokārsieties, jūs finansiāli sevi apgrūtināsiet, jūs iespējams pat bankrotēsiet un viss tā kopsumma ir negatīva. Līdz ar to precīza prioritāšu noteikšana no visu tā inovatīvo ideju gūzmas un spēja tā kā fokusēties uz dažām pareizām lietām, tā arī ir esenciāli. Jo tā kopsumma tomēr būs tāds liels troksnis un tās idejas būs tik daudz, ka pie visām strādāt un visas ieviest vienkārši nav iespējams. Un tur atkal ir tāds vairāk autoritīvais vadības piegājiens un spēja tā kā, destilēt un saprast, kuras ir tās pareizās idejas, ko dzīvē mēs varētu ieviest. Un, patiesībā sakot, no bankas viedokļa arī tā inovācija mūsu ceļojumā, kā mēs to redzam, notiek caur darbiniekiem, caur klientiem un caur sadarbības partneriem, tā kā 3 dažādos veidos. Un, tāpēc mēs šodien arī esam šeit šajā pasākumā, dārgie klienti, lai mēģinātu jūs kaut kur iedvesmot un parādīt kādu piemēru, kā var inovēt, un tas arī noteikti ir veids, kā mēs to sabiedrības inovāciju vairojam. Attiecībā par darbiniekiem, man tāds tuvākais piemērs ir, kad patiesībā sakot, Napoleons militārajā loģikā ievies ļoti inovatīvu piegājienu. Visi zina, ka Napoleons bija kolosāli veiksmīgs karavadonis. Retais zina, kāpēc viņš bija kolosāli veiksmīgs karavadonis. Un patiesībā sakot, viņš bija ļoti veiksmīgs karavadonis, tāpēc, ka viņam bija ļoti inovatīva pieeja, plānojot uzbrukumus. Un pirms Napoleona visi ģenerāļi, visi tā kā sēdēja tādā lielā teltī, viņi tur smēķēja cigārus vai ko viņi tur darīja, skatījās neprecīzās kartēs, pēc tam izgāja ārā no tās savas telts un teica, jūs uzbrukat pa labi, jūs uzbrukat pa kreisi, jūs darat tā, jūs darat šitā. Napoleonu nekad neviens teltī nav redzējis. Napoleona inovācija bija, ka viņš telti novāca, viņš teica, ka mēs neesam tajā teltī tie gudrākie, mums ir jāsavāc idejas no visiem, kas tur ir laukā. Un visās gleznās, ko jūs redzat, Napoleons ir zirgā. Ar to zirgu viņš devās pie kavalēristiem, prasīja, vai jūs gribat uzbrukt no rīta vai vakarā, pa labi vai pa kreisi, pie artilēristiem, vai jūs gribat no kalna vai no tās puses vai no šitās puses. Viņš to gudrību savāca no visiem saviem darbiniekiem, viņa gadījumā tā kā karavīriem. Un pēc tam, protams, tad, kad bija runa par plānu ieviešanu dzīvē, tad tā demokrātija un ideja apkopošana beidzās, tad bija ļoti strikti tā kā ieviešana dzīvē tām lietām. Un patiesībā sakot, biznesā ir ļoti līdzīgi, un tas ir tas, ko mēs arī mēģinām SEB bankā darīt ar mūsu inovāciju laboratoriju, iedrošināt darbiniekus pašiem izdomāt, kuros virzienos viņi grib uzbrukt vai kuros virzienos viņi grib doties, dot viņiem to mandātu, ļaut viņiem eksperimentēt, ļaut viņiem strādāt pie tā, kas viņiem pašiem patiesi patīk. Un tie rezultāti fenomenāli. Mums, teiksim, ir piemēri, kur kaut kāda grupiņa, tur IT darbinieki ir iedrošināti pie kaut kā strādāt, un ja viņiem to uzspiestu, viņi sūdzētos, ka nav tur laika, nav budžeta, ir tas un šitais, tā kā tas ir viņu pašu projekts, tad, piemēram, tajā mūsu piemērā vienīgās sūdzības ir bijušas, ka lifts bankā strādā tikai no 7 rītā, jo cilvēki ir tā aizrāvušies, ka viņi gribētu nākt uz darbu tur 5 vai 6 rītā, bet lifts strādā tikai 7. Tad viņi pārmet, kad ir jāņem 2 nedēļu atvaļinājums, jo banku nozarē tas ir tā kā svarīgs princips, bet viņi ir tā aizrāvušies ar to projektu, ka viņi paši gribētu turpināt pie tā strādāt un laiks lido nemanot. Tā kā, tā ir tā kultūra un tā ir tā motivācija, kas droši vien ir nepieciešama, lai mēs runātu par inovatīvu vidi uzņēmējos. Attiecībā par inovāciju attiecībā uz klientiem, tas mūsu lielākais projekts, pie kā mēs strādājam, ir visu pamatsistēmu nomaiņa Baltijas valstīs. Mums šobrīd Igaunijā, Lietuvā, Latvijā ir atsevišķas tā kā IT platformas. Un tā inovācija ir, ka faktiski mēs veidojam kaut kādu vienotu lietu, kas klientiem ir mazāk redzama, bet tomēr atļaus mums nākotnē investēt nevis 3 reizes katrā valstī atsevišķi, bet investēt 1 reizi, investēt vairāk un priekš visām 3 Baltijas valstīm. Un tā līdzība ir faktiski ar to, ko Volkswagen grupa izdarīja 11 gadus atpakaļ. Tie, kas vairāk seko auto tirgumu, tie zina, ka ja jūs pērkat Porsche, ja jūs pērkat Audi, ja jūs pērkat Volkswagen, tad 40% no tā, ko jūs samaksājat, ir viens un tas pats. Porsche, teiksim, Porscham šasī ir tā pati, kas Audi un tā pati, kas Volkswagenam, un tā klientiem neredzamā daļa ir absolūti novienādota. Tā kā ļoti bieži inovācija, kā arī mūsu gadījumā, nav tas klientam redzamais un kaut kas jaunais, tas seko pēc tam, bet inovācija ir efektivitātē, procesos un spējā lietas gudri apvienot, lai pēc tam tā kā, mēs spētu
vairāk investēt un tālāk doties un sasniegt. Un tehnoloģija laikmetā ir ļoti svarīgi apzināties, ka nav pašiem jāizgudro divritenis, ka tās lietas ir tur ārā, un, piemēram, mēs strādājam pie attālinātā padomdevēja sniegšanas funkcijas un spējas savus klientus konsultēt attālināt. Sadarbības partneris mums ir Ericssons, jo, kāpēc pašiem izgudrot tehnoloģiju? Ericssons visā pasaulē ir labi atzīta kompānija, kas pie tā strādā, un tad, protams, mēs sadarbībā ar viņiem esam gatavi to apvienot ar bankas, teiksim, padomdevēja funkciju un tādas risinājumus sniegt. Tā kā es domāju, jūsu nozarēs arī ļoti līdzīgi, ka nevajag pašiem pretendēt, izgudrot savu divriteni, vai pastīties, kas notiek tur apkārt, piesaistīt partnerus, un tas arī ir ļoti labi iespējams. Viena liela uzņēmuma pārstāva man vienreiz interesanti teica, ka Latvijā inovēt viņiem ir vienkārši, jo viņi vienkārši skatās, kas notiek Silikona ielējā, kas notiek Londonā un Ņujorkā, un tad 3 gadu laikā to ievieš Latvijā. Un ar to vien viņi ir Latvijā viena no inovatīvākajām kompānijām. Nākamais runātājs Andris, kā reiz pārstāv Silīcija ielejas biznesu, tā kā viņš noteikti tajā virzienā arī kaut ko mums pastāstīs. Un tad svarīgi identificēt, vai mēs esam uz pakāpenisko izmaiņu sliekšņa, kas ir vairāk, teiksim, tā banku biznesa lieta, vai ir tās izmaiņas jau ir spēcīgas, vai tās izmaiņas ir tādas, ka viņas faktiski to visu nozari var pārveidot, kā mēs sākumā runājām par Kodak piemēru un kā mēs runājām par viesnīcu biznesu un tā. Tā kā mēģināt norientēties, vai jūs inovēsiet tā iteratīvi un pamazām, un jūs tā kā augstiet līdz ar savu biznesa modeli, vai jūs tiešām esat ļoti nopietni izmaiņu priekšā, un jums ir jāuzmanās no saucamā Kodak momenta. Un pašās beigās, kā tai stāstā par Napoleonu, es ļoti ceru, ka jūs to atcerēsieties. Tas ir priekšnosacījums numur 1. Nojaucam tās teltis, ejam ārā no tām teltīm, iesaistam darbiniekus, taisam tādu vidi un atmosfēru, kas ir gatava inovācijām, kur mēs uzklausām to gudrību, kas ir mūsu darbiniekos, un kāpjam ārā no komforta zonas, un tad noteikti jums viss izdosies. Tā kā liels paldies jums par uzmanību, un turpināsim ar nākamo runātāju. Paldies! Paldies, Kārli!